Labdien visiem! Prieks jūs šodien redzēt, ka mēs visi varam būt kopā svētdienas dienā. Un šodien būs liecība. Liecība būs par Līgu. Es domāju, ka daudz pazīst mūsu draudzē Līgu. Un pazīst viņu kā skaistu, smaidīgu vienmēr, nosvērtu sievieti, kura arī vada mājas grupiņas un ir paraugs daudziem un vadējis sevis cilvēkus. Bet tā nav bijis vienmēr. Lai gan Līga bija augusi labā ģimenē, viņai bija daudz rakstura problēmu. Un pusauģu gados, kad gadījās mazākās nepatikšanas, tad viņa to pieņēma ar depresiju un bija pat pašnāvības domas, kas nāca galvā. Līgas ikdienā lielākais iepriecinājums bija alkohols un cigaretes, no šīm atkarībām viņa jau kļuva atkarīga faktiski no pirmās mēģinājuma reizes. Pilnīga bezjēdzība, depresija un atkarības bija Līgas ikdiena ilgus gadus, līdz brīdim, kad viņi iepazina Dievu un nonāca draudzē Kristus pasaulē. Protams, Līgas dzīve ir pilnīgi izmainījusies, un tagad viņa ir piepildīta, interesanta. Tajā nav vairs depresijas, protams, neviena atkarība tur vairs nav. Un par to, kā tas notika un kāda ir viņas dzīve šodien, tad mēs tūlīt dzirdēsim. Labdien, mīļā draudze! Es, kad lasīju un gatavoju šo liecību, man likās, saka, šausmas, vai tas tiešām ir par mani? Es domāju, kauns stāstīt pilnīgi, bet pēc tam domāju, nē, tas ļoti labi atcerēties, lai atpakaļ negriežas tā galva jau uz otru pusi no Dieva prom. Un tad tā... Tiešām man bija ļoti daudz šīs rakstura problēmas, un viena no tādām arī bija, kad man bija ļoti izteiktas depresijas pusauģu gados. Un ne tikai domas par pašnāvību, es arī gribēju tās pašnāvības taisīt arī. Labi, ka tur nebija tādu nopietnāku līdzekļu blakus, ja, kad es tur apgājos ar parastajām kaut kādām tabletēm, man likās, ka tas būtu tā kā jau pietiekami. Un tas iemesls tālu nebija jāmeklē. Piemēram, ja es biju kaut kur aizklīdusi un pa nakti nebijusi mājās, un mamma tagad nāk un mani lamā no rīta, ka kā tu tā varēji darīt, un es taču satraucos un tā. Es varēju uzreiz jau pie tās kapīša klāt, jau velku ārā zāles, un jau tikai dzeru. Un otrs tāds bija pavisam jau nopietnāks gadījums, ka tā depresija man arī ievilkās, jo es pabeidzu vidusskolu un jāsāk kaut kur mācīties ir universitātē arī. Bet es nebiju nekad domājis, kas es varētu būt, kas es gribētu būt, kas man varētu padoties. Tas man vispār tāda melna bilde, bet vecāki dara tā, iesēdina mani tagad mašīnā un ved uz to Rīgu, izvedā pa visām universitātēm un apmēram, izvēlies, kuru tu fakultāti tagad gribētu. Paņēmām kaut kādus skaitļotājus. Un kredīts jau tur tajā laikā bija tāds ļoti jauna lieta, tāds nebija vēl pierasts. Un tās naudiņa nebija tā iekrāta priekš manas skolas un mācībām. Un tad mamma noslēdza man to līgumu, un tad manā dzīvē arī parādījās pirmais kredīts. Un izrādījās, kad es jau nemaz tik ļoti, man tā matemātika tur tā nepadevās, un augstākā fizika arī ne, un vienā brīdī es tā kā sabruku, es vairs nemaz negribēju cīnīties, nemaz iet uz to skolu, neko mēģināt. Man likās, ka viss, es tikai no rītiem notēloju, kad es izēju un tā kā no dzīvokļa, kad vecākā māsa bija prom, es atpakaļ tā kā dzīvoklī, ja. Es varēju neēst, nedzert, un man tikai kafiju dzēru un pīpēju. Tas bija viss, kas man bija, un vēl man bija pilna galva ar tām domām, ko es darīšu, kad viss tas nāks tā kā zināms. Un es domāju, viss man jātaisa pašnāvība. Šito es vairs nevaru pārdzīvot, vispār nevaru pārdzīvot. Un tagad tā, un es jau domāju, nāks tie Ziemassvētki, tas semestris būs beidzies, un tad jau vairs es nebūšu. Un meitenes tur kaut ko plāno tusiņus, un kur mēs tur iesim, un ko mēs tur darīsim. Un es jau domāju, manis vairs nebūs tajā laikā. Es jau tik daudz nedomāju, kā tur varētu tā efektīvi to visu izdarīt, bet beigās kā tikai izdarīts un viss. Un arī tādas nebija saprašanas arī, kad īstenībā tas ir ļoti nopietni, ir jau tā garīgā pasaulē, ka ar to tiešām nekas vēl nebeigsies, un ka tur vēl šausmas būtu, ja tiešām Dievs būtu to pieļāvis.
Un tādas man vispār nebija saprašanas. Man likās, tas ir tikai tāds mans lēmums. Gribu šodien es esmu, un gribu es rītdien vairs neesmu. Un tādas tās domas manas arī bija. Un tad es, paldies Dievam, ka tiešām nekas tāds nopietns tur nenotika, ka man viss beidzās vienkārši ar smagāku saindēšanos, ja, tur pavēmu kādu dienu, un pēc tam jau viss bija atkal labi. Un lūk, pēc tam jau es dzīvē ievēroju, ka tās lietiņas man tā kā pazuda, pusauģu gadi pagāja, es pieaugu, bet bija vēl aizvien tāds, kad es netieku galā, nāk kaut kādas problēmas, un es to ļoti, ļoti tā smagi pārdzīvoju. Tur jau man liekas, viss jau mani nemīl, man nekas nesanāk, man nekas neizdodas, un gribās visu mest tā kā nost, un neko vairs neturpināšu. Redz, kā man nesanāca tur, tad to es arī vairs negribu. Un ar laiku arī ienāca tāda bezjēdzība ļoti stipra dzīvē, kad man vispār sākas tā domā par savu dzīvi, bet kas tad ir tās nedēļas, man mēnešiem pat gadi aiziet tik ātri, ka es tikai eju uz darbu un atpakaļ, paskatos televizoru un viss vairāk man nekā arī nebija. Un tad mana vienīgā izklaide palika atkarības. Tur jau man tās atkarības šausmīgi ātri lipa klāt. Ja es vienreiz pamēģināju tās cigaretes, es uzreiz arī biju atkarība. Tur nebija vairs ilgi jādomā, vai piemēram to alkoholu. Kā vienreiz pamēģināju, tā viss jau tas alkohols jau man ir asinīs, jau man ir jādzer un tā. Un tad bija pienācis tāds viens mirklis, ka es tā kā domāju, varbūt es jau neesmu tik stipri atkarīga bijusi. Es taču tikai tur 2 reizes pa nedēļu, un tad bija tā, tas 2 reizes jau bija tikai minimums. Tad tās trešdienas bija mazās piekdienas, bet piekdienas paņiniem visi smējās svētas dienas, tad obligāti jādzer bija. Un, protams, tas jau nebija tas tāds minimums, tiešām tur vēl kāds pa nedēļas vidū, kāds ienāca iekšā, tur pusis dzertu pudelīti piedāvāja, jā, dzersim arī, tur pietika ar vienu jau glāzīti, viss jau tur pēc pāris kādas pusstundas es vairs neatcerējos vispār, ko es esmu darījusi un kas tur bija noticis. Es esmu ar kādu kasījusies un tādas nesaprotamas rakstura iezīmes man parādījušās bija. Bet patiesībā jau es ļoti pārdzīvoju to savu alkoholismu arī un tās visas pīpēšanas. Un es tikai dīcu uz Dievu, jau pazinu tajā laikā arī Dievu. Un es tikai saku, lūdzu, mīļais Dievs, taču palīdzi man atbrīvo mani no tā. Es tā negribu atkal paskaties, ko es esmu sastrādājusi. Man bija ļoti vienmēr smagas morāles paģiras un fiziskas paģiras un finansiālas paģiras. Ja, visur tas bija jūtams šīs lietas. Un vienīgais, es tā kā sāku jau iet draudzē un svētdienās ļoti kārtīgi apmeklēju dievkalpojumus. Bet kaut kā tā atbilde man nenāca. Ne par ko nenāca. Un es tā kā lūdzu un lūdzu, cik es lūdzu? Es jau lūdzu tā, ka palika ļoti, ļoti slikti. Un tad palūdzu 2 minūtes, tas jau bija ļoti daudz. Un Bībeli jau es lasīju, kad pavisam jau traki man gāja. Ja? Tad es arī tur palasīju mazliet. Un kad atnācu šeit uz draudzi Kristus pasaulē, tad bija tāda lieta, kad mani sāka mācīt par personīgām attiecībām ar Dievu. Tas man bija kaut kas jauns. Es 10 gadus pa draudzēm nostaigājusi. Vēl nezinu, kad attiecības ar Dievu jāveido. Protams, un man uzreiz mājas grupiņa tur ir, mani tur ieliek. Un vadītājs saka, būtu labi līgiņi, ka tu arī palasītu Bībeli un palūgtu. Es tā domāju, vēl kas nebūs. Es ausis uzreiz aizspiežu ciet un tā niķīgi, nē. Kad es jau tur skatos kristīgos raidījumus no rīta, man jau tur neko nevajag. Un tik gudri runā, taču tie mācītāji. Tas, ka es pati to Dievu nepazīstu, tas jau vispār man likās, ka nekas. Beigās es tā ieskatos, Edgars mans vīrs ņem un lasa. Viņš vispār nelasīja parasti Bībeli rokā, neņēma nemaz nekas, ko uz draudzēm gāja. Un es tagad saku, sācis lasīt, nē, ārpēc. Man tad jādzinās ir pakaļ jāņem, tā Bībele būs un jālasa. Lūk. Un tad Dievs jau ļoti arī izmainīja caur to, kad tieši, ka pats tu viņu iepazīsti, kad viņš piepilda tevi tas vārds un pārveido tevi. Un drīz vien tās atkarības arī pazuda. Un ar alkoholu jau tur bija pavisam interesanti, kad kādā reizē atnāca kāds drauģelis, tur mums bija arī ar pusi dzertu pudeli, un viņš saka, vienu, kaut kāda darba diena vispār bija, nebija vēl plānots arī mūsu tajā grafikā, ja. Un saka, jā, paņemam, iedzeram.
kā jau pirmā glāzīte ir, tad jau viss. Tad jau, protams, drīz jau vairs neko neatceros. Un 5:00 nākamajā rītā jātaisās ir uz darbu. Un es ātri saģērbjos un skrienu jau savā gaitenī, ķeršu somiņu, bet tās somiņas nav. Nē, kur te varēja somiņa palikt? Skatos gaitenī, visu izgrabinu, tur paskatos, varbūt viesistabā atstājusi, bet varbūt guļamistabā ienesusi. Un beigās, nav nekur vispār, saprotu, ka kaut kas ir nelāks noticis. Bet kas tieši par visiem kopā nevarējām bildi salikt? Un tad beigās izrādās tā, ka, protams, ar to pusidzerto pudeli nekas jau nebeidzās, vajadzēja iet pakaļ uz veikalu. Un te jau es to somu biju paņēmusi līdzi arī. Ar visiem tiem, tur somā bija 2 telefoni, man jau vīrs tāds ļoti tehnisks telefons, ļoti labs. Un tas jau būtu nekas, ka mans telefons labais nozudis, bet vēl darba iekšā, ja? Telefons. Un tad vēl MP3 labs tikko bija nopirkts, un pase, un maks, un tiesības, visi dokumenti tur iekšā. Labi, ka tās naudas nebija daudz, viss uz kartes stāvēja. Ja? Un es saprotu, kad man vispār, ja man būtu īsāki mati, tie celtos stāvos, kādu šoku piedzīvoju tajā brīdī, jo man jau uz to darbu jāiet. Vai tad es teikšu, kad atvainojiet, nodzēru jūsu telefonu? Tā jau es nevarēju atļauties. Jā. Un tajā reizē es arī sapratu, kad es tā vairs negribu turpināt. Es ne par ko vairs, kam vispār neļaušu alkohola pēc pazust. Un kādas lietas tādas, kaut kas tāds būtisks, jo ar to jau nebeidzās. Bija jau pase jāiet mainīt, ja? Tas prasīja tēriņus, man tiesības bija pa jaunam, kartiņa pa jaunam jātaisa. Visu jau paspēju izdarīt arī tur. Tas jau var prasīja milzus finanses arī. Un es tā biju ārprāt šitādas šausmas, neko tādu vairs es alkoholu metu nost un izlēmu. Un, protams, jau dīdzu arī Dievam, kad palīdz Dievs man vismaz šoreiz turēties pie tā lēmuma, kad, ja es tā kā viss izlēmju un vairs nelietot, ka es arī pie tā palieku. Un lūk, ienākot šajā draudzē arī, piemēram, par to pašu kritiku, ka es nevarēju uzklausīt un aizrādījumus. Šeit ļoti, ļoti strādājot ar cilvēkiem, kalpojot cilvēkiem, tas man arī ir palīdzējis gan pašai saprast par to kritiku, ka tas jau nav jau uzreiz tādēļ jāmirst zemē, vai kad tas jau nav tā uzreiz mirstamā kaita. Un bezjēdzību, kad tu tiecies ar tik daudz draugiem, kad tu satiecies, ka es varu katru reizi nākt šeit uz dievkalpojumu, satikt jūs visus, ka es varu būt mājas grupiņās, kur man ir īpaši tuvi cilvēki arī. Tas viss ļoti, ļoti piepildīja mani ikdienu. Un Dievs man ir ievedis šajā draudzē, un es saprotu, ka šī ir priekš manis vislabākā draudze, ka tas ir tas 10 gadu ilgais ceļš nav bijis par velti, un es ļoti, ļoti priecīga esmu šeit arī. Un tā kā jums, ja zinat, ja kādam ir problēmas ar kādu grēku, kas ilgst ilgi, un tu nevar izlausties, tad tu zini, ka vienīgā lieta, kas tev trūkst, ir Dievs. Tā kā ņem Bībeli rokā, sāc lasīt un lūgt, un tev noteikti būs izmaiņas. Un sāc apmeklēt labu draudzi, un mūsējā tāda ir. Paldies jums visiem!